Cilvēks 1.0 un cilvēks 2.0. Par šo šajā video. Kas ir 1.0, kas ir 2.0. Principā tagadnes cilvēks un nākotnes cilvēks. Par to es jums pastāstīšu šajā video. Kas tad raksturo šo 1.0 cilvēku? Ja mēs skatāmies savu vēsturi, cilvēku vēsturi zināmo un izdomāto vienalga, kuru paņemam, tur mums ir tā, ka mēs varam redzēt, ka cilvēkiem viņu īpašības, izpausmes, sajūtas, tas, kā viņi redz pasauli, ko viņi jūt, nodošana, ļaunums, dusmas, vilšanās, visi negatīvie aspekti, visi kā arī karoja. Tas viss velkās, visu vēsturi velkās. Liekas, ka cilvēki vispār nemainās. Ja? Un ir tāda par zinātni par cilvēkiem, par sociumu, un attiecīgi tur arī, teiksim, viņi iet uz algoritmiem, ka viņi ir nemainīgi. Cilvēks ir viens un tas pats. Ko es tajā visā saprotu to, kāpēc cilvēks nemainījās? Tāpēc, ka tas bija viens tāds cikls. Liels dabas cikls, kura ietvaros vēsturi mēs arī zinām. Tas ir apmēram cikls lielais, tā kā diena un nakts, no šīs pašas sērijas. Un attiecīgi loģiski, ja mēs esam dzīvojuši tikai, teiksim, tumsā naktī, tad viss tās izpausmes, kas ir cilvēkiem tumsā naktī, visi tie dzīvnieciņi, kuri, pieņemsim, ar dabu salīdzinām, mostās un dzīvo pa nakti, pūces, tur, kaut kādi, es nezinu, tur gliemeži, kukaiņi kaut kādi, kas ir tieši tajā tumsā dzīvo, Tos mēs tikai redzam, tos mēs tikai pazīstam, un pēc viņiem mēs, teiksim, veidojam to aprakstu, ka, lūk, cilvēks ir šāds, tā ir viņa daba. Kaut gan tas ir cikls, konkrēta cikla ietvaros, Cilvēks 2.0, tas ir tas cikls, kurš būs. Daudz saka, viņš jau ir sācies, tagad ir pārējais periods, arī jau sen jau ir sācies kādu brīdi laika atpakaļ, bet jāsaprot, ka tas cikls kopēstiski ir izvilkts ļoti garš, un tas, ka tur 10, 20 gadi, no tā cikla tur sākuma, viņi vispār nav jūtami. Bet es jums pastāstīšu, kas tad ir šis cilvēks 2.0. Tas ir cilvēks, kurš ir dominē un kur ir vairākums tieši lūk šādā ciklā, pieņemsim, kurš sāksies, Kādas ir šīs izpausmes? Ja ciklā 1.0, cilvēks 1.0, galvenās viņa īpašības ir izmantot, nodot, just iekšā bailes, baidīties, ego, tikai priekš sevis, vilšanās, skaudība, pieķeršanās visādas, tādas, kuras rada ciešanas, jo visas pieķeršanās, viss tas ir no ego, Mans, es, asociācija ar mani, cilvēks 1.0, viņš dzīvo ķermenī, viņš sevi uztver kā ķermeni, lūk šis ķermenis, tas ir viņš. Viņam grūti izprast sevi, apzināties, ka ir kaut kas cits, ka viņš ir kaut kas cits, lūk, tas ir viens cilvēks, viņš ir pilnīgi ķermenī, pilnīgi ķermeņa sajūtās, pilnīgi šeit zemes visos notikumos iekšā, Un attiecīgi šis kā personāžiņš, viņš tad izjūt visādu veselu baru, gammu, emociju un sajūtu, negatīvo, pozitīvā, un tas viss, kas viņu ietekmē, un caur to var viņu ietekmēt. Lūk, tas ir cilvēciņš 1.0. Pasaule, kurā ir cilvēciņš 2.0, tur ir tā, ka cilvēks pirmām kārtām viņš sevi vairs neasociē ar ķermeni, jo viņš zina, ka viņš nav ķermenis. Jau notiek asociācija, pilnīgi cita apziņa, viņš redz prāts, viņš redz, kā tas viss strādā attiecīgi. Tad, kad prātā notiek kaut kādas domas, vai prāts ar prātu mēģina manipulēt, kontrolēt, tas tiek novērots, Un viņš redz, ka tas ir kaut kas tā kā no malas ar personāžu, ja notiek nevis ar viņu. Līdz ar to pazūd daudz visādi šāds manipulācijas kontrolas ietekmes mehānismu. Cilvēkam 2.0 ir tā, ka viņa prāts, viņš vairs neburbina pats no sevis. Viņš nav tā, ka viņš viņu nekontrolē, jo viņš viņu spēj fiksēt. Prāts ir pieklusināts. Viņš spēj redzēt, kādi procesi notiek ķermenī, kādi procesi notiek prātā. Viņš vienlaicīgi tā kā ir vērotājs, viņš vēro gan to, kas notiek prātā, gan vēro ķermeni. Līdz ar to viņš ir kaut kas, kas jau vēro savu šo avatāriņu, šo spēlētāju. Tas ir 2.0. Viņš neizjūt visas tās vilšanās, vainas apziņas, pieķeršanās tādas izteiktas, Varētu teikt, ka viņš ir kā tāds vēsīgs kļūst, bet patiesībā viņš mazāk iesaistās šajā personāžiņa cietēja 1.0 cilvēka sajūtās un spēlē, kā vispār sajust pasauli. Attiecīgi viņš var arī virzīt savu uzmanību, viņš var just. Teiksim, viņš ir uz uzmanību uz kādām sajūtām, viņš var just tās sajūtas.
vai uz kādiem notikumiem, vai uz kādiem cilvēkiem. Attiecīgi šis cilvēks viņam nav interesanti viss tas zemiskais, tas zemes, tas primitīvais. Jā? Viņam jau interesē jau nākamais līmenis augstāks kaut kas. Uz ko mēs šeit vispār esam spējīgi, kā, teiksim, civilizācija, uz attīstību, jā? Kādas vispār tehnoloģijas vēl ir iespējams. Jā? Un nevis sautīgi priekš sevis, bet tīri priekš attīstības. Pamats cilvēkam 2.0 jau ir attīstība un virzība. Jā? Un viņš izprot vispār lietu kārtību. Kā šeit viss, pēc kādiem principiem darbojas cilvēks. Viņam tas viss ir interesanti. Kāpēc tieši šādi viss te darbojas? Tas ir cilvēks 2.0. Viņš jau spēlē kaut kādu citu spēli, un tur ir citas īpašības, un tur vairs nav šis sacenšanās, cīņa ar kādu, ar ko tu tur cīnīsies. Tas viss absurds, jā. Tādas sajūtas vairs nav. Nav šīs visas šis negatīvā buķetīte, kas velkās cilvēkam līdzi ikdienā, jā, tas viss pazūd cilvēkam 2.0. Un cilvēku 2.0, jā, tur vairs nav meli, pēc ka melot, tu uzreiz jūti, ka tev melo. Tur vērtība ir patiesums, īstenums un daba. Dabiskums, dabiskie talanti, nevis tas, kas ir uzlikts, jā, ka visiem jābūt vienādiem. Un tur ir jau šis smalkais un saikne jau ar augstāko, ar visaptverošo, tā var teikt. Cilvēki tā kā kļūst saistīti viens ar otru un sevi izjūt. Un tas paver tā kā jaunu šo piedzīvošanas, cilvēku piedzīvošanas oreoli, jā, jaunas zināšanas, jaunas tehnoloģijas, dabiskums, skaistums, jā, ilgmūžība, kvalitāte. Labdari, īpašības, jā, tiek cienītas. Viss tas ļaunais, jā, tiek nicināts.